Slovākijas klubiem nav nācies spēlēt, bet pret Slovākijas izlasi ir. Protams, tur ir ļoti Slovākijas skaļi vārdi, uzvārdi, un viņi spēlē labos klubos. Un, protams, Slovākijas izlase spēlē Eiropas mūsdienas futbolu, un es nešaubos, ka arī klubos to pašu pielieto. Un es domāju, ka būs ļoti interesanta spēle, un aptuveni zinām, ko gaidīt, ka būs spēle pārsvarā pa zemi, un būs mūsdienu futbols. Kā gatavojaties šai spēlē? Izanalizējām, sapratām viņu stiprās vājās puses un centīsimies to izmantot. Treniņos gan trenējām aizsardzību, uzbrukumu un skatīsimies, vai sanāks kaut kas no tā. Ir sagurums, protams, drusī sakrājies. Man pašam palaimējās, var teikt, kad bija jāizlaiž iepriekšējā spēle, jo spēku uzkrājās. Cerams, ka tas viss tiks izlikts šajā spēlē, bet es domāju, puiši ir, protams, drusī saguruši jau ir. Bet, es domāju, nekas traks atjaunosies un būs jau labi. Slovāki ir nospēlējuši vienu, bet es gribētu teikt, nospēlējuši abas divas pirmās kārtas spēles, jo tā otrā spēle, kur bija atcelta visiem zināmu iemeslu dēļ, viņi nospēlēja pārbaudas spēli ar tiem albāņiem, 3-1 uzvarēja. Tā kā kaut kā viņi jau ir iegājuši pamazām sezonā, un arī ir divi spēlētāji, kuriem bez maz vai tas pārtraukums vispār nav bijis, proti Vārtsargs Muha un Salata, kuri piedalījās Eiropas čempionātā. Jā, viņi tur trenējās, spēlēs nepiedalījās, bet tomēr arī viņiem bija tas jūnijas piesātināts ar futbolu. Protams, Slovana, kā jebkurš galvaspilsētas klubs ar ambīcijām un jebkura neveiksme tiek uzsvērta un uzskatīta kā katastrofa. Protams, uz Slovanu būs spiediens, un tas ir Jelgavas priekšrocība, ka nebūs spiediena, ka vienkārši labi nospēlēt. Noteikti nav tas uzdevums tikt kaut kur līdz 3. un 4. kārtai, kamēr Slovanai obligāti jātiek tālāk, un tur, ja rītā vēl būs izloze piekdienu, protams, tad tur varbūt viņi vēl cerēs uz kaut ko vēl augstāku. Tā kā tas, ka Slovanam būs spiediens, var nospēlēt mums par labu šodien. Treneris Sauļs Širmelis ir atnācis uz komandu ar domu, ka ir jāspēlē uzbrukošais futbols, un kad viņi devās uz Breidabliku, pie Islandes komandas, arī šķita, ka būs aizsardzības futbols, ka mēs spēlēsim droši, un tur bija 3-2 uzvara, bet šeit Bratislavas Slovāna komanda, te ir pārliecība, ka tomēr tā uzbrukuma futbola tik ļoti liela nebūs. 3 vārtus mēs diezin vai sagaidīsim, un tieši no Jelgavas komandas, un galvenais būs tieši tā disciplīna aizsardzībā. Tas, kas mums ir bijis pagājušajos gados, tas, kas mums nav šogad īsti, bet šeit būs tā spēle, kur ar raksturu, ar disciplīnu, ar tādu komandas gribas spēku būs jātur tie savu vārti. Un, kā ir futbolā, parasti kāds moments ir, un vai to izdosies izmantot, to jau skatīsimies, bet noteikti vismaz viens moments arī būs, bet pirmām kārtām tieši savu vārdu drošību. Teiksim, šajā spēlē rīt Bratislavā labs rezultāts būs arī neizšķirts, tad, protams, ir labi, ka pirmā spēle ir viesos. Tad atkal no citas puses, ja mēs paskatāmies, ja tur sanāk ne tik labi un sanāk ar vairākiem vārtiem varbūt pat zaudēt, tad atkal tas ir slikti, jo savās mājās atkal līdz tai ažiotāži nebūs tik liela, tā kā galvenais būs atkarīgs tieši no rezultāta. Cik var saprast, tad Mindaugs ir vienīgais, kurš ir labā fiziskā kondīcijā, un treneris arī izteicās tā, ka tas ir mazliet pārsteidzoši, ka spēlētājs no vidusmēra komandas, pat no turnīra tabulas, tieši Latvijas čempionāta tabulas apakšgala komandas ir vienīgais, kurš ir labā fiziskā kondīcijā, un ja Mindaugam nepietiks, tad kuram vēl? Tā kā Mindaugam noteikti ir jāpietiek.